Skutelis ir studijā. Mēs uzskatām, ka tautai savu varoņi ir jāzina, tāpēc mēs esam metušies līdz elkoņiem iekšā Saeimas ciparu pasaulē un izvilkuši absolūti unikālus datus 12. Saeimas atturēšanās čempioni. Diemžēl ir arī tādas atpalikušas valstis Eiropā, kur šī burvīgā iespēja atturēties ir liekta. Jā, tāda gara nabadzība. Šobrīd, piemēram, nabaga deputātiem Lielbritānijā, Austrijā, Īrijā, Maltā, Nīderlandē, Slovenijā ir tikai 2 nožēlojamas iespējas. Viņi var balsot par vai pret. Bet, piemēram, Dānijā un Zviedrijā deputāti var atturēties, bet no tā nekāda lielā prieka nav, jo viņu atturos netiek ieskaitīts kopējā balsojumā, līdz ar to atturies, ja tev riktīgi nav ko darīt. Ko mēs darām šī sakarā? Starp citu, mēs arī izdomājām ne tikai par to parunāt, bet arī kaut ko reāli izdarīt. Un mēs šobrīd esam iesnieguši savu iniciatīvu portālā Mana balss LV, kas ir pilnīgi bez jokiem. Jūs varat doties turien un iepazīties ar mūsu priekšlikumu, izņemt iespēju atturēties no Saeimas kārtības ruļļa. Piedodiet, bet šeit jūs nebūs iespēja atturēties, te jūs varat balsot tikai par. Un viena lieta, kas mums vēl ienāca prātā, ka iespējams mēs iesniegsim portālā Mana balss arī kādu citu iniciatīvu ieviest atturos opciju ikdienas dzīvē. Jūs iedomājaties to mulsinošo situāciju, kad kāds vīrietis metās jums uz ceļa priekšā un saka, vai tu būsi mana sieva, jums jāsaka jā vai nē, bet jūs varat arī atturēties. Un viss būtu korekti.